Nu, bet viņam neiet. Nu, tev gāja, nezinu. Nevajag slēgt to, kas mēs vakar. Um, jā, Tūlīt es viņam mēģināšu. Kaut kā es jā, te... es tikmēr sākšu jau. Jā. Jā, labvakar, labvakar. Visi ierakstīja, tā kā jā, vēlreiz saku to, ka ja kāds kaut kur nevēlas, varbūt, lai viņu atpazīst, tad droši nomainiet savus vārdus uz vārdus. Protams, kā pamatā gan visur redzēs mūs, jā, bet, nu, ja nu tomēr, kā arī varbūt jautājums sadaļai kāds nevēlēsies, lai redz, tad neslēdzat kameru iekšā, tā kā tagad jūs to droši varat. Kā tas pēc tam būs tajās nodarbībās, to mēs jums visu stāstīsim. Tā kā, jā, man prieks redzēt tevi, Viktorija. Andrejs vēl mums pieslēdzas. Jā, es ceru, ka viņš pieslēgsies. Drīz es likšu jau mūsu prezentāciju. Mums ir sagatavots pat tā, lai jūs varat visu apskatīt. Jā, tad šajā projektā mēs būsim trīs. Mēs arī katrs ar sevi jūs iepazīstināsim. Un tas mums jau no psiholoģija centram ir pilnīgi jauns projekts. Ideja šoreiz ir no Viktorijas un no Andreja. Es esmu tāda kā vadītāja, kā arī līdzpasniedzēja. Un noteikti arī jūs, kā idejas, tie, kas vēlēsies piedalīties, noteikti arī jūsu idejas mēs gaidīsim. Tā kā jūs varat droši tagad klausīties, kamēr mēs stāstīsim, un gatavot arī savas idejas, par ko jūs būsiet ieinteresēti. Iespējams, pēc tam tālākajā nodarbībās dzirdēt. Jā, Viktorija, es tev laikam došu vārdu, vai ne, par to, kāpēc šāds projekts. Tad tev tas, gan tev, gan Andrejam, ja būs, ja Andrejs arī ir Andrejs pieslēgts. ir pieslēdzies, viņš ir ar mums kopā. Jā, jā, kāpēc tāds projekts ir radies? Diezgan daudz cilvēku dotajā brīdī šķirās, un diezgan daudz man nākas strādāt ar pāriem. Es esmu mediātore, un es vadu mediācijas arī laulības šķiršanas gadījumā. Un diezgan daudz cilvēki ir tādi apjukuši šajā procesā. Un tad cilvēkiem noteikti ir vairākas iespējas, kā tikt ar savu apjukumu galā. Un viens variants iet pie draudzenes, kas arī ir šķīrusies, teiksim, vai pie drauga, kas arī šķīries. Un tad šīs atbalsta cilvēks, viņš teiks, jā, tu labi dari, šķiries, viss ir kārtībā, jo, nu, viņš tā jau ir izdarījis, ja. Var iet pie drauga vai draudzenes, kur atrodas ģimenē, un tad mēs saņemam noteikti tādu tā kā rājienu, kāpēc tu neko nedarīji, lai paliktu kopā. Noteikti, ka jums bija iespēja vēl kaut ko izdarīt un tā tālāk. Tad atkal tādi, nu tā kā mēs saņemam kaut kādus pārmetumus, ja. Tad ir iespēja iet pie psihologa un strādāt ar pagātni, ar to, kas nebija tā kā vājāk, ja, bet nevar jau vairs izlabot, ja pagātne ir pagātne. Un tad ir iespēja vēl iet pie tādiem cilvēkiem, kuriem arī ir kaut kas līdzīgs. Viņi arī atrodas tādā periodā, un tad mēs dalāmies ar pieredzi, un kopā ir vieglāk to pārvarēt, un mēs varam viens otru atbalstīt, un klāt vēl nāk šīs te zināšanas, kas var palīdzēt mums atgūties, kas var palīdzēt mums nākošajās attiecībās ieiet jau salabotiem, atguvušies, jā, un mēs bijām domājuši tieši tādu projektu. Jo šis projekts, kā jūs reklāmā jau lasījāt, ir par to, ka mums ir gan mini lekcija, gan pieredzes apli. Ja? Līdzību jau varbūt, ka var saskatīt tādās tā kā atbalsta apļos, ja? Bet mums ir pieredzes apli, jo katram noteikti dzīvē ir bija kāds gadījums, kur cilvēks saskāries ar šķiršanos. Tas var būt no cilvēka, no vietas, no kādas lietas, ja? Emocijas ir principā tās pašas, ja? Un līdz ar to mēs esam gatavi dalīties ar savu pieredzi. Es, piemēram, esmu 5. reizi precējusies, man pirmais vīrs gan nomira, tad es šo šķiršanos arī izbaudīju. Un tad līdz ar to tad
man ir tā pieredze, kad es atguvos no katras reizes un varēju dzīvot tālāk. Ja? Un tā pieredze man ir ļāvusi arī iemācīties daudz ko, kā es tagad tā zināšanas varu pasniegt tālāk un arī strādāt caur savu pieredzi. Ja? Tāpēc mēs gribam, lai ir šīs te projekts ir domāts tam, lai mēs esam kopā šajā periodā, lai mēs dalāmies ar pieredzi un esam viens otram atbalsts. Un klāt vēl nāk arī tā zināšanas, kas var palīdzēt mums ar godu šim procesam iziet cauri. Andrej, tu varbūt kaut ko grib papildināt? Nu jā, ko es gribu vēl pateikt, ka tā ideja radusies man pašam, teiksim tā, tieši šķiršanās, pārdzīvoju šķiršanās, ja, un pēkšņi izrādās, ka tu paliec viens pats ar šo situāciju, ja, viens pret viens, un, protams, nav iespējams, nu, ir grūti, ja, protams, ka nu, mūsu skolā mācījuši, devuši zināšanas, ja, un par attiecību neviens neko nav stāstījis, ja, un jau vairāk neviens nav stāstījis, kā pārvarēt tā šķiršanās, ja, un kā atkal nonākt, nu, teiksim, tā mierā stāvoklī kaut kāda, ja, kā atkal nonākt pie sevīm, ja, kā sevi atrast, un, protams, cilvēks paliek viens pret viens ar sevi un ar visam savām problēmām, un ar visām domām, jā, protams, ir psihologi, bet psihologi var palīdzēt, nu, visi ir noslogoti, un viņi var palīdzēt tikai pēc kaut kāda laika, ja, un tas ir, nu, kaut kur labi, ja vienreiz nedēļā viņi var paņemt, ja, un tas ir diezgan, nu, varētu teikt, akademiski tomēr, ja. Un šīs projekts, es domāju, būs daudz dzīvāks dēļ tā, ka cilvēki paši varēs apmainīties, nu, daudz vairāk laika tam tērē, teiksim, tieši ideju apmaiņai, domu apmaiņai un savstarpējai palīdzībai arī, ja. Un nepietiek ar to, ka tu vienkārši, nu, tā kā tu atgūsies vienkārši pēc tās šķiršanās, ja, tā kā nonāks uz to pašu stāvokli, kāds bija agrāk, ja. Tas ir par maz, jo tad tev arī jāuztais kaut kādu, nu, nu, teiksim, tā kļūdu labojums kaut kāds, ja mēs runāsim tā kā, kāds mājas darbiņš jāizpilda, lai, nu, jaunais attiecība nenonāktu tajā pašā situācijā, ja, savādāk, ja mēs nesapratīsim, kur mums bija kaut kādi šķiršļi, kaut kādas problēmas, kuras mēs neredzējām un neatradām, ja, savlaicīgi. Ja mēs to mājas darbu neizdarīsim, tad mums arī turpmāk attiecības arī būs tādas pašas problēmas, un tur mēs arī apstāsimies atkal kārtējo reizi, ja. Un mēs te arī mēģināsim runāt arī ne tikai un atrast atbildes kaut kādas, nu, kas vērsti uz pagātni, ja, kas ir kāpēc un par ko, ja, bet arī domāsim par nākotni, ja, teiksim, priekš kam, ja, kas man ir priekšā un kādas iespējas mums pavarās, teiksim, tā arī, ja. Kaut vai tajā brīdī, kad tas notiek, tev ļoti grūti, nu, domāt tā kā domāt par nākotni šajā brīdī, ja. Un tieši tāpēc tie atbalsta apļi būtu ļoti tādi, tiešām atbalsts labs, ja, katram, ja, lai varētu iet uz priekšu un lai varētu skatīties uz priekšu, ja. Un tā. Paldies, Andrija. Laura, kāpēc tu mūs pieņēmi ar šo projektu? Kas Kāpēc tev iepatikās? Jā. Nu, es jau, Viktorija, tevi zinu. Nē, mēs esam ļoti jaunas. Es neteikšu, cik es tevi zinu, vai ne? Bet tas ir pietiekami ilgs laiks. Nevēl, mums jau 6. gads aiziet mediācija, un mēs sadarbojamies 6. gadu mediāciju, tu mums pasniedz. Un tad, kad tu atnāci ar šādu domu un teici, ka Andrejs ir arī tavs paziņa un ka vēlaties darboties, es teicu, labi, jo es redzu, ka arī man ir kaut kas no manas puses, ko es varu tajā visā dot. Un mana tēma tā būs vairāk saistīta tieši ar seksualitāti, ar intīmām attiecībām, par intimitāti, tā sadaļa. Un mēs piesaistīsim arī vēl 4. cilvēku, tā būs Dace Rolava. Un tas būs vairāk par to, kā tad NLP vai kā ar NLP neirolingvistiskās programmēšanas palīdzību mēs arī varam
labāk sevi izprast un izprast labāk citus. Ja? Bet vispirms turpinām tagad ar to, ka mēs iepazīsimies. Ja? Tā kā es likšu atpakaļ slaidus, ja? Lai mēs varam iepazīties, lai jūs te īsti zinat, kas mēs esam un kādas tad ir tās mūsu tā. Un tad es varu sākt ar sevi. Noņems varbūt pārējos pagaidām pinus nost. Jā, es esmu Laura Lapsiņa, vēl līdz aprīlim es biju Grīnberga, bet uzvārds mainīja ne laulības dēļ. Jāsaka tā tieši otrādi, es no sava vecā laulības uzvārda samainīju uz citu uzvārdu, uz mammas pirms laulības uzvārdu. Jā, es esmu psiholoģijas maģistra, jauno psiholoģija centra direktora, vadītāja jau vairāk kā 20 gadus. Un lēnā gaitā arī es pasniedzu šo to. Man gan, protams, tā lielākā daļa man laika aizņem tieši organizatoriskie jautājumi, bet tieši šie jautājumi, kas ir saistīti ar intimitāti, kas ir saistīti ar seksualitāti, mani paņēma, vai man šie jautājumi radās tajā brīdī, kad es sapratu, ka mana laulība, tas ir jau pirms gadiem 10 gadus esmu kā šķīrusies, ka mana laulībā kaut kas īsti pareizi nav, kaut kas īsti labi nenotiek. Gan seksuālajās attiecībās, gan pašās savstarpējās attiecībās. Un, protams, jau var domāt, ka apprecās jauni un varbūt šo te izaugšanas procesu kopā neveic, ja? Un katram ir savas rakstura iezīmes un vajadzības un iedzimtība un ģenētika. Un jā, tādēļ es tajā laikā sāku mācīties gan aizgāju mācīties psiholoģiju, lai būtu akadēmiskā izglītība, gan arī no Maskavas mums brauca pasniedzējs Andrejs Vasiljevs, kurš toreiz pasniedz sistēmu fenomenoloģiju vai sistēmiskos izkārtojumus, un viņš tad arī teica, viņš saka, Laura, bet tu negribi šādu te kursus, kas ir seksoloģijas kursus. Un praktiski tādā apjomā, kā tas seksoloģijas kursus mums bija, kas bija... Es tad vairs nevaru, vai tās bija kaut kādas 3 vai 6 dienas pilnas. Praktiski tāds kurs Latvijā īsti pasniegts nav. Un cik es pat zinu augstskolā, tātad es esmu mācījusies psiholoģiju, man iznāca 2 augstskolās, gan RPIVA, kas vairs tagad nav, gan LU. Ja praktiski par šīm tēmām psihologiem netiek nekas mācīts. Un tad es, protams, lēnā gaitā ņēmu klāt, mācījos gan angliski, gan franciski, gan liku visu kopā. Tad pie francūžiem hipnoterapija, jeb apziņas aktivizācijas tehnikas, kā tagad moderni saka. Un attiecīgi no tā visu arī skatījos un ņēmu, ko es varu izmantot gan pati sev, gan arī savā ļoti nelielajā pasniegšanas un konsultēšanas praksē. Ja? Bet, protams, ka es vēlos to visu paplašināt, un tādēļ, ka nāca arī šis kolēģi ar šo te projektu, es teicu, jā, ok, šis arī ļoti labs solis uz priekšu, lai to visu turpinātu. Tālūk, tā kā tas ir pa mani, jā, šķīrusies es esmu 10 gadus, mans tāds kādreiz ir tāds, es kādreiz tā domāju, cik tas būtu, protams, ir ļoti jauki, ka tev kaut ko māca, kāds, kuram dzīvē viss ļoti labi iet, un tādi, kas, pirms 30 gadus laimīgi laulībā nodzīvojuši. Ja man pat manā vecumā, man ir tādi arī pāris, ja, kas drīz būs 30 gadus kopā, kas ir no kaut kādiem 17, 18 gadiem kopā, ja. Un cik labi būtu, ka varbūt kādu cilvēku varētu pasniegt par šiem visām intimitātes, seksualitātes, pārattiecību problēmām. Bet tad no otras puses, kā es domāju, bet viņi jau nekad nezina, kā tas ir, kad ir kaut kādas tās problēmas, kā tu tur jūties, kas ar tevi notiek, ja? Kā tu tagad pēc 15 gadiem vai 20 gadiem vai 30 gadiem laulībā, kad tu esi izšķīries, ko tas tagad nozīmē, ka tev ir jādodās kaut kādā savā dzīvē neatkarīgā vienai pašai vai vienam pašam, kā tas tagad nozīmē, ka tev būs jāielaiž cits vīrietis vai cits sievietes savā gultā, ja vispār savā sirdī. Ja, kad ir tādi tomēr tie jautājumi, ko man šķiet, ka iespējams labāk var pasniegt, kā tam visam tikt pāri, kā to visu izdzīvot, pārdzīvot un kā doties tālāk, tieši kāds kurš iespējams to visu ir piedzīvojis. Jā, tas būtu īsumā par mani. Es tad došu tālāk. Mums ir Andrejs, un tad Andrejs par sevi pastāstīs.
Ja kādi jautājumi, jūs droši uz beigām jūs varat mums noteikti gatavot tos jautājumus, un mēs beigās arī atbildēsim. Jā, jā. Tā, esmu mediātors, ja, un bez mediācijas es arī piedalījos ģimenes atbalsta centra darbībā, ja, un līdz ar to tur kaut kādus 15 gadus, ja, tad piedalījos dažādākos kursos, un viņi tā kā gāja, nu, man dzirdot visu laiku, ja, kad gan bērnu audzināšanas kursi, gan pusaudžu audzināšanas, gan arī ģimenes problēmu, dažādi kursi bija, ja, un cik man bija, tad laulībā man bija cik 20 gadi, ja, un arī tā šķiršanās, divi bērni, jau lieli faktiski, ja viņi ir. Jā, līdz ar to, tā kā, nu, tas viss ir zināms, tā kā visi ir dzīvot cauri tam visam, jā, teiksim tā. Tad jā, tad 20 gadi bija laulībā, un tad, nu, pēc tam šķiršanās, ja, un tāds diezgan tāds smags process, ja, un tad izdevās atgūties, ja, un pateicoties, kā es jau teicu, bija smagi, ja, un pateicoties gan bērniem, gan draugiem, ja, man tāds ziņa ir paveicies, ja, un tāpēc arī bija parādījusies tā doma, ka vajadzētu šo tēmu tālāk turpināt un palīdzēt arī, nu, citiem cilvēkiem smagā situācijā to izdzīvot un atgriezties atpakaļ, nu, teiksim tā, normālā dzīvē, atgriezties arī pie sevis. Nu, tālūk. Tad es vadīšu nodarbību, kas attiecās uz, kā es viņu nosaucu, tad varoņa ceļš, jā, tad, teiksim, Andrej, to es tev pēc tam mums būs programma izcautīsim. Labi, jā. Man būs vēl visu programmu, jā, ar visām punktiem, jā. Jā. Nu, tālūk. Jā, nu pēkšņi kādam būs pat tikpat, cik es tur no organizatoriem vienīgais vīrietis, ja tā kā jums parādīsies kaut kādi jautājumi, tur, ja sīvietam parādīsies kaut kādi jautājumi, tad uzdot, teiksim tā, par vīrieša logiku, par vīrieša rīcību un par vīrieša vērtībām pēkšņi, ja, jo izrādās, ka pat dzīvojot kopā mēs nevienmēr tā kā apzināmies, kas tam pašam vīrietim ir galvā, ja, par ko viņš ir rūpējies, par ko viņš domā, kas viņu uztrauc, ja, par to arī var droši jautāt, ja. Paldies. Jā, tad Viktorija. Jā, nu tad es jau kā minēju, esmu 5. reizi precējusies, un pirmā laulība man bija, kad man bija vēl 17 gadi, un pirmajā laulībā man ir, no pirmās laulības man ir bērns, viens dēls, lūk, bet pirmais vīrs man mira, un tālāk es precējos jau vienkārši, nu, aiz attiecībām, tātad aiz mīlestības, būšanas kopā, bērnu man citās laulībās nebija, bet līdzīgi kā Laurai, es arī secināju pēc vairākām savām laulībām, kad kaut kas īsti nav tā kā vajag laikam ar mani. Ar to, kā es komunicēju, kā es veidoju attiecībās, kā es stāstu par savām vajadzībām, kā es risinu konfliktus. Un es ļoti sāku to mācīties, jo sākotnēji mana profesija ir zvērnāta advokāte, un es joprojām esmu zvērnāta advokāte. Bet mācoties gan psiholoģiju, gan arī komunikācijas visādas teorijas, es nonācu pie mediācijas. Un pie mediācijas un pie tāda konstruktīvu dialogu veidošanas prasmēm, ko es tagad mācu arī citiem, un kas man pašai arī palīdzēja saprast, kas nav bijis tā, kā vajag, ko es ne tā, kā vajag darīju. Un interesanti ir tas, kad ar trešo vīru, ar kuru mēs ilgāk dzīvojām un nevarējām normāli komunicēt, abi divi speciālisti lielie. Lūk, mums gan bija diezgan liela gadu starpība, 20 gadi. Un tā līdz galam arī
es nemācēju tajā laikā, kas ir bijis jau 25 gadi atpakaļ, izstāstīt, kāpēc tieši mums nesanāk. Un tad mācoties klāt un saprotot, es tagad varu pastāstīt. Un es varu pastāstīt pat tik daudz, ka mēs kopā ar viņu, viņš man palīdzēja, un palīdz rakstīt disertāciju. Tātad par šīm attiecību tēmām, par šo dialogu, ja, tātad neskatoties to, ka mēs esam šķīrušies, ja, tātad mēs kopā varam strādāt pie tāda nopietna darba, un arī viņš dotajā brīdī saprot, ko varēja darīt savādāk. Nu, lūk, tāpēc viss tas, kas dzīvē notiek, visa pieredze, ja mēs zinām, kā ar to rīkoties, tad mēs viņu varam likt lietā un mācīties. Un, kā Andrejs pateica, tad izpildīt mājas darbu un augt šajā lietā. Jā, nu, lūk, un tāpēc mans lauciņš ir mediācija, par mediāciju. Jā, tu jau ieslēdz pirmo nodarbību, Jā, varu stāstīt tā tālāk. liekas, tev jau aiziet tā plūstos. Jā. Mēs varbūt vienīgais kā mēs izstāstīsim par to, kā mēs plānojam tās nodarbības. Jā. Varbūt sākam ar to, lai būtu skaidrs. Jā, mēs arī tad droši Viktorija var turpināt, jā. Nodarbības mēs plānojam tā, ka mēs aicinam jūs, tie, kas ir nācēji, tomēr orientēties uz klātieni. Jā, protams, kad būs iespēja tā kā arī Zoomā pieslēgties, bet ticiet man, tas varētu nebūt tas efekts, ko mēs gribētu jums dot. Jā, tad ir doma tā, ka mēs tiekamies 6 un plānojam līdz 3 stundām mūsu tikšanos. Katru otro nedēļu mums sanāk. Datumi ir jau ieplānoti. Vēlāk būs, ir slaids. Jā, vēlāk būs, jā. Lūk, un tad sākumā mēs sākam ar lekciju, stundas apmērā par konkrētu tēmu, un pēc tam mums ir neliela pauze, un tad šīs tēmas ietvarā tad pieredzes dalīšanās aplis. Ja? Jūsu jautājumi, jūsu pieredze, mūsu atbalsts, ja? Vai kāds, nu, tā teikt, padoms, ja? Lūk, vai vēl kāda dziļāka teorija, ja gadījumā to neesam izstāstījuši jau tādā lekcijā, ja, kas bija pirms tam, ja? Tātad, nu, tāda ir doma, un tad mums ir lekcijas veltītas konkrētai tēmai, katru reizi konkrētai tēmai. Un tad papildus arī būs arī vēlāk slaidos, ka mēs arī aicinam jūs, ja nepieciešams, griezties pie mums pēc konsultācijām. Nu, lūk, tāda pirmā nodarbība, kas notiks jau 16. septembrī, būs mana, kur es sākšu, ja. Es runāšu ar jums par konfliktu, ka konflikts īstenībā ir tīri laba lieta, caur viņu var augt un attīstīties, ja. Un, ja mums ir konfliktam ir mērķis. Katru reizi, ja mēs atceramies un iedomājamies un paskatāmies, ar kādu mērķi mēs atrodamies konfliktā, kādu mērķi mēs viņu uzturam, un varbūt, ka ir mērķis viņu izbeigt. Jā, tātad ļoti svarīgi ir šī te apzināšanās, priekš kam es gribu atrasties konfliktā. Jā. Līdz ar to mēs runāsim par to, kā konflikts rodās. Jā, mēs runāsim par šo konstruktīvo vienošanos šķiršanās procesā, jā, jo šķiršanās notiek tikai tad, kad visiem iesaistītajiem ir labi. Kamēr kādam no iesaistītajiem tādā konfliktā ir slikti, jā, tikmēr šķiršanās vēl joprojām notiek. Viss ir procesā, nekas nav beidzies. Jā, un par to mēs arī runāsim. Jā. Un praktiskie piemēri un pieredzes dalīšanās, ko mēs darīsim tad katrā nodarbībā, ja? Un pārunāsim šo, atkal atkārtojos, jā. Tad jūsu jautājumi, jūsu pieredze var palīdzēt gan tam jums pašiem, stāstot, jūs varat sevi sadzirdēt un iespējams atnāk kādi insighti, ja? Un arī otram cilvēkam, tātad ne tikai pasniedzēji, bet arī grupas pieredze var ļoti daudz palīdzēt. Jā, paldies, Viktorija.
Tā. Jā, un šeit arī vēl slaidiņš arī par šo manu tēmu, jā, kad mēs viņu izlasam, tātad, kad divi cilvēki patiesībā satiekās ne mazāk kā 6 cilvēki, tur katrs cilvēks ir tāds, kāds viņš šķiet sev, kāds viņš šķiet otrai personai, un tur katrs cilvēks ir tāds, kas viņš patiesībā ir, jā, un redziet, tieši no šī šķiet, ja, arī veidojas šie starppersonu konflikti, iekšējie konflikti, ja, un tieši šis tas, ka mēs esam nevis viens, bet 3, ja, mēs nonākam strupceļā. Un atkal tieši šis, kad mēs varam saskatīt sevi, kad mēs iespējams esam rīkojušies ne tā, kā esam gribējuši. Noteikti, ka ir bijuši jums pieredze, ka jūs domājat, tagad es darīšu tā, un sanāk atkal tā kā iepriekš. Ja? Lūk, un tad, kad mēs to apzināmies, kad atkal kaut kas mūsos nenostrādāja tā, kā mēs patiesi gribējām, ja? Šī apzināšanās viņa arī ved uz konfliktu risināšanu. Tātad saprast, ko tu redzēji manī, ko es gribēju parādīt un kā īstenībā sanāca. Ja? Un ja mēs to visu atšifrējam, mēs varam nonākt pie tādas pieredzes un pie mācīšanās. Ja? Un tas, kas palīdz to šķiet saskatīt, ja, ir tā apzināšanās un godīgums pret sevi. Ja? Tas ir tas, kas mums palīdz saprast, kāpēc notika tā, kā notiek, kas dotajā brīdī notiek ar mani un kam būtu jānotiek, lai būtu labi. Jā. Paldies! Jā, nu tad otrā nodarbība būs Andrei nodarbība. Un tad, Andrej, tu izstāsti mazliet par savu tēmu. Jā, otrā nodarbībā es tad stāstīšu par to, kā tieši par to atgūšanas procesu, ja, kā atgūties, kā atkal sevi atrast, kā atkal būt ar sevi kontaktā, jo reizēm ir tā, kad mēs esam ģimenē, kad mēs esam pārī, tad mēs esam tā kā paņemam cita cilvēka vai partnera prioritātes, ja, par savām prioritātēm un sākam arī tam tā kā kalpot, varētu teikt. Ja, un no vienas puses tas tā kā forši, ka otram cilvēkam dēļ tā ir labi, ja, un var gūt panākumus, bet tomēr mēs zaudējam sevi tādā situācijā. Un zaudējot sevi, mēs arī zaudējam, neesam tad apmierināti ar tām attiecībām, bet mēs nevienmēr varam arī apzināties, kur ir tā problēma, ja, kur mēs esam, no kā tā neapmierinātība rodas, ja, kāds ir tās cēlonis, ja, un tad mēs arī meklēsim, ja, atradīsim, un noteikti, ka katram ir savs es, ja, atradīsim to es un sapratīsim, kas katram ir vajadzīgs, ja, kādas ir cilvēkam pašām vērtības, kas viņam ir svarīgs šai dzīvē. Arī centīsimies attiet no, teiksim, tādas dualas vērtības, ja, tā kā labi slikti, ja, mēģināsim izdarīt tā, lai to, ka mēs saucam pa kļūdām, ja, pa kādam mūsu, ja, tad, lai tas kļūtu pa pieredzi, ja, un tādā ziņā ir svarīgi darīt to mājas darbu, kā es jau teicu, ja, salabot, atrast to problēmu, kur tā ir bijusi un dēļ kā tas ir radusies tā situācija, ja? Un to arī izlabot. Un tad tas būs, teiksim, par atbalstu mūsu izaugsmai, nākamai izaugsmai. Un centīsimies arī skatīties, plašāk uz to situāciju un skatīties arī ne tikai tā kā vēršoties uz to pagātni, bet arī skatoties uz nākotni, ja? Jo ļoti svarīgi arī ne tikai redzēt to, kas ir noticis, bet arī spēt to dot tam vērtējumu adekvātu. Ja? Jo mēs, piemēram, visi atceramies par to pašu Kolumbu, ja, kurš atklājas Ameriku, ja, bet viņš ļoti interesanti, ka visi uzskatīja viņu par neveiksminieku. Ja? Jo viņš atverot Ameriku, viņš vienkārši neapzinājās, ka tā bija Amerika, nevis Indija. Un par viņu visu mūža galu smējās, ka viņš nespēja izdarīt to, ka viņam vajadzēja. Ja, un tagad aizgāja tas
Amerigo Vespucci, ja, un viņš apzinājās, ka tā ir Amerika vienkārši. Un viņš izdarīja citus secinājumus, un tāpēc mēs tagad Ameriku saucam par Ameriku, nevis par Kolumbiju. Ja, reizēm arī mūsu dzīve ir nepieciešams novērtēt un izskatīt to situāciju, varbūt no cita viedokļa, un ieraudzīt kaut kādu citu variantu, citu ideju, kaut kādu svarīgu mums. Paldies. Labi, paldies, Andrej. Jā, trešā nodarbība tad jau tad, kad mēs būsim jau savā starpā sapazinušies, būs jau kaut kāda atklātība. Noteikti, ka es varbūt iepriekš arī vēl jums pastāstīšu vairāk vēl par to, ko es varbūt no jums gaidīšu, ko es stāstīšu, un arī noteikti es no jums gaidīšu. Ko es no jums gaidīšu? Tā kā, šīs ir tādas ļoti sensitīvas, ļoti dziļas tēmas, ļoti personīgas tēmas, kuras mēs šajā aplī, kad būs mana nodarbība, cilāsim, tad noteikti es no jums gaidīšu, ja jums būs kaut kādi jautājumi pirms tam. Jūs noteikti varēsiet aprakstīt savu situācijas, ja jūs tajā brīdī iespējams nevēlēsieties, varbūt atklāties vai brīvi nevarat par tām brīvi runāt par šām tēmām, tad jūs noteikti varēsiet šos savus jautājumus, situācijas man iepriekš sagatavot. Un tad mēs praktiski anonīmi varēsim par to visu runāt un to visu risināt. Ja? Tā kā tas tāds pilnīgs, lai būtu tāda pilnīga uzticēšanās tajā starpā. Daļa no tām tēmām, par ko es runāšu, jo mums tā lekcija pati iznāk tikai kāda stunda, pusotra. Ja? Tā tik tiešām būs atkarīga no jums. Ja tur būs tāds dāmas, kas ir arī vecumā pēc 45, tad noteikti arī es cilāšu šādus tādus mūsu vecuma jautājumus un to, kas ir šobrīd arī ļoti, beidzot par ko ļoti daudz runā, tas arī šis te premenopauzes un menopauzes vecums, kā tas ietekmē mūsu attiecības un kādēļ tā šķiršanās notiek ļoti bieži šajā te vecumā. Ja? Kā arī, protams, jebkuras tēmas, kuras jums būs tuvas, kas ir saistītas ar mūsu intīmo dzīvi, ar mūsu seksuālo dzīvi, ar mūsu robežām, ar kaut kādām pat, varētu teikt, tehniskām lietām, praktiskām lietām, bet, kā vēlreiz saku, es centīšos to visu balstīt uz tiem jūsu jautājumiem un to, kas jūs interesēs. Jo jūs šā kursa ietvarā jūs dabūsiet vismaz no manas puses jūs dabūsiet 2 video kursus. Jūs dabūsiet video kursu par intimitāti, par seksoloģiju, kur es stāstu, tur ir aptuveni kāds 10 stundas tas kurs, un jūs saņemsiet tur, es pēc tam tūlīt pa nākamo slaidu stāstīšu, jūs arī Dacis Rolavs vienu kursu saņemsiet par NLP reprezentatīvajām sistēmām, jeb tipoloģiju. Ja? Tad šīs manas tēmas pamatā būtu balstītas uz to, pamatojoties uz grupu, ko mēs iepriekšējās 2 nodarbībās, es no jums būšu, kā saka, tu informāciju saņēmus, un tad mēs par to arī visu runāsim. Ja? Tā, jā, es arī tādēļ parunāšu, jo Dacis mums šoreiz nepiedalās ievadu lekcijā, bet es izstāstīšu tātad, kāda ir Dacis tēma. Jā, Dacis tēma būtu pamatā balstīta uz NLP un neirolingvisko programmēšanu un tieši uz šo te tipoloģijas sadaļu. Par to, kādi mēs esam dažādi un kā tas viss saistīts ar mūsu emocijām, kā tas palīdz šī te tipoloģija un zinot šo te savu tipu, kā mēs labāk varam sevi saprast, kā mēs varam saprast labāk savu partneri. Kaut kādā ziņā ir tāda sasauce varētu būt ar to, tie, kas zina arī par mīlestības valodām, ja, ka mums, kad ir, saka, ka ir 5 mīlestības valodas, ja, protams, viņi savā starpā viss miksējās un arī šī te tipoloģija kaut kur savā ziņā, kā es saku, tas ir tāds mans novērojums, ļoti sasaucās ar šīm te mīlestības valodām, kas ir gan pieskārieni, laiks kopā, dāvanas, kas tur vēl tur viss bija. Ja? Tieši arī sasaucās ar to tipoloģiju, kas ir audiāls, vizuāls, kinestētiķis. Ja kinestētiķis tas, kuram vajag tos pieskārienus, ja kuram patīk tieši arī un viens būtiski šī te fiziskā tuvība. Ja tā būs Dacis nodarbība, Dacis lekcija, un jūs arī saņemsiet garu
tur ir kādas 16 stundas, tā kā šis te tāds pārsteigums jums visiem, arī Viktorijai zinu un Andrejam, ja? Jo es sapratu, ka mēs nevaram iedot, ka es vismaz arī no savas puses nevarēšu jums iedot visu to, ko es gribu tieši šajā te teorētiskajā sadaļā, ja? Jā, labi, tas ir par šīm divām tēmām, un tad es dodu atkal vārdu Viktorijai. Viktorija tālāk runās par nākamo tēmu. Jā, un tad, kad mēs būsim jau sapratuši, kāpēc mēs esam iegājuši konfliktā iekšā un kas ar mums notiek un kādas mums ir vajadzības un vēlmes, tad mēs varam ķerties klāt izpētīt, kā ir jārisina konflikti, lai viņi risinās. Ja? Tad kas ir konstruktīvā konflikta risināšana, kas ir mediatīvais dialogs, ja? Vai dziednietiskais dialogs, kas palīdz izdziedināt iesaistītos no konflikta sāpēm, no konflikta sekām, ja? Un tad mēs ieskatīsimies mediācijā. Ja gribat apgūt tādas prasmes, tad laipni aicināti arī apmācīties uz mediātoru un iegūt, līdz ar to iegūsiet jaunu profesiju. Iespējams, kādam tas ir aktuāli pēc šķiršanās, ja? Jo, teiksim, laulībā nav strādāts, ja? Ir bijis mājas rūpes uzņemtas, ja? Un tad pēc šķiršanās, tad ir jāmeklē sev kāds darbs. Tad izejot savai pieredzē cauri, iemācoties, kas ir komunikācija, kas ir konstruktīva komunikācija, lai tiktu ārā no konfliktiem, var arī citus atbalstīt šādās situācijās. Ja? Tātad mācīsimies konstruktīvi risināt konflikts, vismaz ieskatīsimies, kā to darīt. Ja? Jā. Un, jā, es tieši pateiktu noteikti, jo mediātors, man liekas, ir tieši arī vēl tā profesija, ko, tu esi galīgi jauns un bez tādas dzīves pieredzes, man liekas, kad ir grūti noteikti tajā varētu būt strādāt, ka, kā reiz tieši tad jau, kad tas šķiršanās, kāds no vecumiem pēc 35, 40, man liekas, ka jā, ka tas ir tāds moments, ka šīs prasmes, tu tā kā saproti tos kopsakarības vairāk, vai ne? Jā, un zini, Laura, diezgan daudz ir tie, kas mācās, jā, ir tādā pirmšķiršanās periodā. Un mācoties, saprot, izrunā, un nemaz nav jāšķirās. Jā, tad veidojās atpakaļ attiecības ar pluszīmi, ja? Lūk, bet vai arī uz nākošām attiecībām ir jau mācība. Jā. Vairāk. Jā, un tagad vēl tā kā noslēdzošā nodarbība ciklā, tā būs atkal Andreja. Jā, un te mēs runāsim par attiecībām. Jā, tad par to, kā būvēt jaunas attiecības, kādas mums ir vērtības, kādi ir varianti, jā, ko mēs gribam, ko mēs sagaidām no potenciālā partnera. Jā, runāsim arī par to, kā veidot attiecības ar bērniem ja viņi paliek vecā ģimenē, ja, tad pie otrā partnera, ja viņi paliek, ja, kā arī vispār būvēt attiecības arī ar bērniem, kas, ja viņi ir pusauģu vecumā, un kā mums iet tālāk, kā attīstīties, ja, kā arī veidot attiecības ar bijušo partneri, un veiksim tādu izvērtējumu un sastādīsim arī attiecīgi plānu, ja, kā mēs redzam, ko mēs redzam un kā mēs iesim pie tā, ko mēs sagaidām, tā teiksim, ja. Jā, labi. Jā, tātad tagad, es ātri izstāstīšu par to, kā mums tas ir paredzēts. Mēs vakar arī vēl diskutējām, vai ne? Pirms gatavojoties šodienas ievadlekcijai, mēs tiešām diskutējām, un mēs arī iepriekšējās reizes, kad mēs esam plānojuši šo te visu, mēs esam ļoti diskutējuši par šo te jautājumu klātieni vai online. Ja, klātieni noteikti. Un zinot, es varbūt tā kā no iekšienē strādājot ar jums visiem klientiem un zinot to, ka ir no ārpus Rīgas, ir ne tikai no Latvijas, es nezinu, vai te kāds arī ir ne tikai no Latvijas, ja. Un es tā visu mēģinu Viktoriju un Andreju tomēr uz to piespiest, ja, ka mums ir jātaisa arī online. Ka tas būs online. Protams, es uzskatu, ka tie, kas būs online, viņi zaudēs šo te
sajūtu, ka tu esi kopā, ka tu esi tajā aplī, ja? Bet mēs noteikti centīsimies tehniski nodrošināt, nu, lai jūs varētu gan labi dzirdēt, gan labi pēc iespējas, teiksim, tātad kaut kā redzēt, jo mēs domājam, mēs katrā nodarbībā būsim noteikti divatā, tā kā, nu, visi trīs varbūt katreiz nē, bet divatā būsim, ja, tā kā centīsimies arī, lai jūs redzat un lai jūs šo te klātbūtnes sajūtu pēc iespējas varat sajust. Ja? Tātad tiksimies, jā, mēs 2 reizes mēnesī, otrdienu vakaros, Krišāņa Barona iela 130, korpus 2, jā, to šeit neieliku. Diemžēl tie, kas varbūt ir bijuši pie mums, bezmaksas stāvvietas mums vairs apkārt nav. Ir tagad D zona, bet tas atkal ir burtiski pēdējo 2 nedēļu laikā tas ir, ja? Bet tas atkal radīs to, ka to mašīnu var tur nolikt, bet tur tas maksā €1,50 stundā, ja tā kā uz 6 brauc, ka nav vairs jābrauk apkārt un jāmeklē, ja. Tā kā, diemžēl, tās Rīgas stāvvietas izplašās, mēs visu laiku priecājamies, ka mēs esam uz robežas, bet, diemžēl, jā, ja tas prieks ir beidzies, jā. Tātad, pirmais šis te cikls ir plānots 3 mēneši, 6 nodarbības. Ja būs tālāk vēlme, ja būs vajadzība arī jums kā grupai, mēs noteikti varēsim skatīties, ja būs interesi turpināt, kā mēs to varam turpināt, jo pirmā brīdī mums tā doma bija tāda, ka, mums iet tāds aplis visu laiku, kad katra nodarbība gan var pievienoties, ja, un ka mēs visu laiku tā kā veidojam, ja, tā kā katra var būt kā pirmā, ja, bet, nu, skatīsimies, iesim cauri, sapratīsim, jo tas, iespējams, kaut kur savā ziņā to grupas dinamiku var atkal patraucēt, ja ka kaut kas nāk klāt jauni. Tātad samaksa, jā, te ir pieliktas 2 cenas, jo mēs esam uzsākuši šo te agrā putniņa. Tātad piedāvājumu tie, kas laicīgi pieteiksies tagad nedēļas laikā pēc ievadlekcijas, tiem būs mazāka maksa. Ja? Šajā maksā tātad es jums arī Tātad būs jums otrajā mēnesī, jau tie, kas būs, tad tie arī saņems 2., 3. mēnesī, saņemsiet arī gan šo te manu video lekciju, gan arī dacis par tipoloģiju video. Sākam mēs 16. septembrī, un šie te ir tie nākamie datumi, tātad 2 nodarbības mēnesī. Tā, un es tagad būs vārds Viktorijai, jā, par to, ka mums būs līgums, jo mēs tomēr runāsim ļoti sensitīvas, ļoti tādas intīmas un ļoti, nu, konfidenciāls iespējams lietas, un ka mēs vēlēsimies jums noslēgt tādu līgumu. Jā, šito pirmo daļu es jums te īpaši nelasīšu, es vairāk došu par to otro daļu, jā, Viktorijai stāstīt, nu, būtībā, kas ar to tiek domāts, ja tas līdzīgs kā jums ir mediācijā līgums, ne? Jā. Tādi noteikumi, jo mums būs tādi kā grupas noteikumi, ko mēs iekļāvuši esam līgumā. Jā, nu šie noteikumi ir ne tikai mediācijā, bet arī atbalsta grupā, jā, atbalsta apļiem, un ņemot vērā to, ka jā, kā Laura saka, un kā mēs arī minam, kad mēs dalamies ar pieredzi, un tamdēļ mēs gribam slēgt šo līgumu ar katru, lai šī anonimitāte un konfidencialitāte saglabātos, un lai arī grupa var droši tad justies, ja, un mēs netraucējam viens otram iegūt šo pieredzi, izbaudīt šo projektu, ja. Lūk, tātad noteikumi būs, tātad tiem, kas ir pamatnoteikumi, tad anonimitāte un konfidencialitāte, jā, nekādas diskusijas, fakti un vārdi nedrīkst iziet ārpus grupas, visu, ko mēs runājam grupā, tas paliek grupā, jā. Var arī darīt tā citreiz, kad, ja gribās dalīties ar kādu pieredzi, bet ļoti negribās teikt, ka ar manīm tā ir noticis, noteikti, ka jūs varāt teikt, ar manu draudzeni tā ir noticis, ar draugu tā ir noticis, ja? Vai kā citādi, vai tiešām runāt par kādiem zināmiem gadījumiem, un, ja gribat saprast, kas tur varēja notikt tāds, ja? Nu, lūk, bet, protams, kad aicinājums ir runāt par sevi, un tieši, kas saistīts ar jums vairāk, jo tad tas ir, nu, tāds papildus iegūms, ka jūs tiešām zinat to situāciju
jūs esat tajā klātesoši. Ja? Tātad vienlīdzība, katrs grupas dalībnieks var pieprasīt atbalstu, ja, un sniegt citam dalībniekam atbalstu. Drošība, ja, tad mēs nekritizējam otru cilvēkam, mēs viņu nepamācam, ja, mēs tikai dalamies ar savu pieredzi, un mēs runājam vēstījumā. Tātad es gribu, man vajag, es darītu tā, ja. Lūk, atgriezniskā saite otram cilvēkam tā tiek sniegt tikai tad, ja viņš to prasa. Jā, tātad, ja viņš saka, jā, man ir vajadzīgs jūsu padoms, tad mēs uzbāžamies ar saviem padomiem, jā, tad mēs dodam padomus, jā. Ja cilvēks saka, nē, es gribēju tikai izstāstīt, mēs nekādus padomus nesniedzam un noteikti, ka nekritizējam, jā. Labi, varbūt nākamā. Jā, tātad šī nenosodoša, cieņpilna attieksme, tad bez kritikas, bez vārdiskās kritikas un bez neverbālās kritikas, jā, tātad nevajag skatīties uz cilvēku nosodoši, jā, vajag pieņemt, jā, visi mēs kļūdamies, jā, bez kļūdām nevar būt dzīve, un no kļūdām mēs mācamies. Un atceramies, kad ir forši mācīties no svešām kļūdām, nevis no savējām. Tāpēc klausamies un mācamies, kā nevajag darīt, ja? Nevis nosodam. Ja? Un pasakam paldies, kad tu esi pieļāvis šo kļūdu, un mēs no viņas mācamies, ja? Nevis kritizējam. Ja? Tad kolektīva atbildība. Cenšamies noteikti, mēs kā vadītāji tam sekosim līdzi, ja, ka viens cilvēks neaizņem ļoti daudz laika no grupas. Tad katram cilvēkam ir iespēja izteikties, ja, un tad gan jums pašiem ir aicinājums pārdomāti runāt par savu pieredzi, dalīties, ja, pēc iespējas konstruktīvāk izteikties, ja tas ir iespējams, ja. Un arī mēs vadīsim šo procesu tā, lai nebūtu tā, ka vienam ir vairāk laiks veltīts, nu, cik tas ir iespējams. Jā, varbūt, Par tiem audiāļiem pēc tā programmēšanas. Tos audiāļus mēs mazliet centīsimies. Jā, pieturēt. Jā, pieturēt, jā. Lūk, un, protams, ka mēs runāsim par mobiliem telefoniem, ka nevajag viņus, lai viņi strādā, slēdzam uz kluso vai uz vibrāciju un tā tālāk, ja. Tad, ja ir svarīgs zvans, izējam ārā no telpas, sazvanamies un klusītiņiem ejam iekšā. Ja. Protams, bez kādiem apreibinošiem līdzekļiem jānāk uz nodarbību, ja, jo cienam citus cilvēkus, ja, cienam arī sevi, jo nevajag tērēt laiku, ja prāts neņem pretī zināšanas. Ja? Priekš kam tad atrasties tādā telpā, kur ir svarīgi domāt, jūs līdzi saprast un orientēties informācijā. Ja? Tad bez alkohola un citu apreibinošu vielu iespaidu ierodamies. Ja? Komunikācija ārpus grupas. Mums noteikti vajadzēs to apspriest klātienē, kā mēs to darām, jo, kā jau Andrēs teica, ka principā ir forši, kad mēs viens otru atbalstam tieši tad, kad vajag. Un mēs no pieredzes zinām, ka citreiz tās domas šķiršanās sakarā, smagā perioda sakarā raisās vakaros, naktīs, kad nenāk miegs, kad dienas rutīna ir padarīta, ja, un nav citu darbu, un tagad galvā kaut kas tur sāk veidoties, un tagad cilvēks varbūt sevi uzkurina, un viņam ar kādu ir jāparunā, ja. Tad noteikti par to mēs runāsim grupā, kā mēs to darām, vai mēs to darām. Vai tiek veidots grupas čats, kurā var tātad sazināties vai individuāli ar kādu, ja, varbūt kāds gribēs, jā, pateikt, jā, man var zvanīt jebkurā laikā un dod savu telefonu, ja, tātad, protams, grupas ietvarā, ja, tātad šis ir svarīgs punkts, ko mums vajag, ko vajadzēs izrunāt ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs sāksim runāt. Laura, pasties, tur kāds jautājums ir čatiņā. Jā, man te vienkārši priekšā bija izlikts. Jā, skatos jautājumu. Viņš ir. Tā. Vai jautājumam arī būs laiks? Jā, mēs praktiski esam jau, mēs tūlītās arī predis beidzam mūsu sadaļu. Jā, Viktorija, vai tev
Viss. Vai vairāk slaidu nav, jā. Šeit, Jā, šeit ir viss, jā. Tad ir tāda lieta, jā, kā jau mēs teicām, ka mēs praktiski visi trīs arī sniedzam konsultācijas, jā, un attiecīgi, protams, katrs par saviem tiem jautājumiem, tā kā tā ir gan Viktorija, kas tieši par šiem mediācijas jautājumiem. Tā kā varbūt es tev došu 1 minūti izstāstīt, Viktorija, ātri, jā, kādas ir tās tavas konsultācijas. Jā, tātad es vadu mediācijas, pie maniem var griezties, ja abi partneri ir gatavi uz mediāciju, tad meklēt risinājumu ārpus tiesas. Pie tam ir arī valsts projekts, kas finansē 5 stundas ģimenēm ar bērniem, ja interese, tad zvaniet vai rakstat man, skaidrošu dziļāk. Lūk, un tad arī es vadu arī coachinga sesijas, un šajās coaching sesijās mēs varam, teiksim, ja partners nav gatavs nākt uz mediāciju un risināt kopā konfliktu, tad vismaz ar vienu cilvēku mēs varam izpētīt konfliktu rašanās iemeslus, varētu arī tikt pie kāda risinājuma plāna, iegūt resursus, paskatīties, kā tas ir. Nu, un kā es jau minēju, kad citreiz ir vajadzība pie šķiršanās arī meklēt kādu jaunu karjeras vietu, tad arī šādu konsultācijas varu sniegt, tad es esmu izgājusi starptautisko kursu. Man ir testi, kas ir jāizpilda, lai sevi izpētītu, un tad mēs kopā saliekam informāciju un paskatāmies, tad, kuru darbiņu tad gribās darīt un meklējam sev piemērotāko. Tātad strādāju es Ikšķelē, un Rīgā tikai otrdienās, nu, iespējams, varbūt, ja būs ļoti vajadzīgs, tad mēs varam runāt arī citu dienu, tad jauno psiholoģijas centrā, lūk, bet arī ļoti labi strādāt gan coaching, gan mediācijas sesijas, gan arī karjeras izvēle tiešsaistē. Tas arī ir ļoti labs variants. Paldies, Viktorija. Jā, tad ir Andreja, un tad mēs zinām, ka mēs Andreja tevi laižam projām, un tad es vēl 2 vārdus te pa sevi, un tad... Jā, es arī sniedzu gan mediātora pakalpojumus, gan arī šķiršanās procesos, gan arī, ja rodas kaut kādas problēmas arī ģimenei pašai, un viņi grib kaut kādā veidā atrisināt šo problēmu, un atrast kaut kādu risinājumu, tad arī tādos gadījumos arī es palīdzu. Bez mediātora pakalpojumiem vai starpnieka pakalpojumiem es arī palīdzu atgūties pēc šķiršanās. Tad, ja jūs tikko esat šķirušies, un tad jūtaties, jums ir smagi, jums ir slikti, un tad mēs varam veidot regulāras tikšanās, nevis tur vienreiz nedēļā, bet gandrīz katru dienu kaut vai varam tikties, lai jūs pēc iespējas ātrāk noslēgtu visas savas sāpes, un tad atkal esat uz trīpas pēc iespējas ātrāk, un jau būtu spēks tālāk dzīvot un priecāties par šo dzīvi. Paldies! Paldies, Andrej! Jā. Tā kā, jā, un es jau par sevi pamatā tad izstāstīju par tiem jautājumiem, ko es strādāju, tā kā ar tiem arī visiem var pie manis griezties uz individuālajām konsultācijām, gan arī uz pāri konsultācijām, un man tik tiešām es esmu ļoti interesēta, man ir ļoti liels prieks tiem, kas griežās un ar tiem strādāt un saprast, kad ir uzlabojums šajā tik ļoti, ļoti svarīgajā mūsu dzīves sfērā. Tad, ko es izmantoju, kādas tehnikas, kādas metodes, tā ir gan neirolingvistiskā programmēšana, gan apziņas aktivizācijas, gan hipnoterapija, tad transa tehnikas, gan, protams, arī seksoloģijas dažādas tehnikas atkarībā no tā, kāds ir tas jūsu jautājums un kāda ir tā vajadzība. Tā, jā, un kā redzat, kur arī ir jautājumi un ieteikumi, tā kā droši varat uzdot, gaidām jūsu jautājumus. Tā, tur viens kāds ir uzrakstījis, es tūlīt tās paskatīšos, jā. Tā, es izlasīšu. Tātad, bet vai nav tā, ka mēs neiepazīstam cilvēku, pareizi neizvērtējam pirms lēmuma, jā,
nē, pat ja šķiet būs ok, vai radušās jūtas un tā tālāk. Tomēr nav izprast būtiskais kopējās intereses, materiālais status un tam līdzīgi. Un šķiršanās ir tikai sekas pārsvarā gadījumos, vai par šo arī runāsim. Ar cieņu Līga. Jā, runāsim. Runāsim, kā veidojās konflikts, jā, un runāsim arī to, kad tik tiešām sākotnēji mēs ar rozā brillēm skatāmies uz cilvēku, redzam viņā savu iedomāto ideālu, aizmirstam izrunāt par to, ko mēs viens otram varam dot un kādi varētu mums būt kopīgie mērķi, jā, un tad gaidas neatbilst faktam, tad sākās emocijas un vispārējais. Ja? Protams, ka tas ir tas ceļš uz to šķiršanos, ja? Lūk, jo gaidas nepiepildījās. Bet iespējams, citreiz mēs pat tiešām nebijām izstāstījuši par savām gaidām, neesam dalījušies, nevienojāmies, kā tas ir un ko darīsim. Ja? Nu, tā ir, tas ir šķiršanās pamatā, ka mēs nebijām gatavi tam, kas notiek. Ir Jā, teikt, arī. Jā, Viktor. tur ir viens autors ir teicis, kad vīrietis, sieviete nekad nesaņem to attiecībās, ko bija iedomājusies. Vīrietis nemaz pat iedomāties nevarēja, kas viņu attiecībās sagaida. Jā, un par to tieši līdzīgi praktiski arī noteikti es centīšos iekļaut arī savā tēmā par to, vai mēs vispār komunicējam un kā mēs komunicējam par to, ko mēs gaidām, un vai mēs vispār zinām, ko tam mēs īsti gribam un ko mēs gribam sagaidīt no tām attiecībām. Un noteikti arī minēsim, vismaz no manas puses, latviski gan nav, bet angliski šis tas arī krieviski ir iespējams šādi tādi podkāsti un šādi tādi, protams, arī literatūra, kur tas ir daudz plašāk apskatīts, jo, protams, ka mēs tajā stundā, pusotrā, tajā teorētiskajā daļā noteikti to nevarēsim izdarīt, bet tad, kad mēs redzat, tad, kad nāks tā jūsu pieredze, kas tiks stāstīta un kur jūs dalīsieties, es domāju, ka tur arī šis te lūk arī viss nāks ārā. Un tad jau mēs to lēnā gaitā visu vēl varēsim noteikti ķidāt. Ja? Tā kā, jo tas jau arī būs jūsu dalība. Jums būs jādalās ar savu lūk šādiem te piemēriem un jautājumiem, lai mēs tad varam, tādu riktīgu padomu mēs jums īsti nedrīkstam, nav varbūt tā pareizi dot, bet vismaz domāt, kurā virzienā ir jādomā un kā ar to visu jātiek galā un kā ar to visu, ko var jaunu apgūt, lai to visu saprastu. Nemaz jau nevar iedot īsto padomu, jo pareizo padomu pareizi nav, ir liederīgi, bet kas ir liederīgi līdz galam, to zina tikai paši situācijas dalībnieki, ja? Līdz ar to mēs varam atbalstīt, padomāt visādus variantus. Jā, piedalos, prieks Marija, jā, kā tu varēsiet. Jā, tātad tie, kas vēlēsies piedalīties, jūs rīt arī saņemsiet tie, kas arī, jo bija mums kaut kur pie 20 pieteikumiem uz ievadu lekciju, visi saņems rīt šo te ierakstu. Es skatos, ka Facebookā man neaizgāja, kaut kas man te rādīja kaut kādu eroru, kaut kas aizgāja, kaut kas neaizgāja, skatīsimies, bet arī būs ielikts. Tā kā ļoti jūs gaidīsim. Noteikti, ja vēl kāds jautājums, droši varat arī uzdot tagad, varbūt ātrāk būs un varbūt precīzāk arī tā kā mutiski uzdot. Mums bija tā kā plānots, ka mēs būsim līdz pusotrai stundai, bet izskatās, ka mēs ļoti precīzi būsim stundā iekļaušies. Tā kā jums vēl minūti kādam kādu jautājumu, jūs varat droši uzdot jau iespējams kaut kādu pirmā konsultāciju. Tad gatavot jautājumus uz kursu. Jā, tie, kas ir tieši tā, un arī kā jau es saku, un es arī jums to laicīgi teikšu, ka noteikti gatavot, jo to es esmu savos, cik es pasniegus, to es arī savā kursā esmu sapratusi, ka tad, kad tas ir cilvēki, kur var to par šām intīmajām lietām runāt, atklāt un teikt, ir, kuras nevar atklāt, jo tur mēs tik tiešām, tā kā līdz gribam, lai jūs saņemat tās atbildes līdz tam pēdējiem. Ja? Jo, protams, šobrīd mēs pamatā redzam, ka mums ir dāmas, kuras ir pieteikušās, ja? Bet mēs ļoti gribētu cerēt, ka arī visā tajā grupā būtu kāds kungs, kad Andrejs mums nebūs vienīgais tikai. Bet Andrejs ir gatavs uz jūsu jautājumiem, ja tas ir tas labākais, ja? Ka varbūt ka būs vienreiz vīrietis, kurš
varēs jums atbildēt uz visiem tiem jautājumiem, kas jums interesē par vīriešiem. Zinu, ka man jau arī tādi ir, kas jums gribēšu uzdot. Tā. Nu, ko? Nu, tad gatavojamies. Ja nu vēl kāds jautājums varbūt ir, jā, nu nav neviens nevēlās. Labi, nu tad pēc 2 nedēļām tiekamies. Pēc 2 nesanāk, jā? Nē, nesanāk pēc 2. Bišķi ilgāk sanāks, atvainojos, bišķi ilgāk. Mums bišķi ir tā, ka man parasti tās 2 nedēļas, tāpēc 16. tiekamies. Jā, 16. tiekamies, tā kā droši ņemat līdzi, droši dalieties ar šo te ar saviem draugiem un paziņām un veidosim šādu te projektu. Paldies, Viktorija, paldies, Andrei, paldies tiem, kas piedalījāties, un lai jums ir foršs un jauks šis te vasaras noslēgums, varbūt vēl kāds siltumiņš mums būs prieciņām. Nu, cerēsim. Labi, tikšanās. Jā, labi, tā. Tā. Tā.